Nu, te mums arī Ruģis, mūsu vīriešu izlases treneris Katārā, pasaules čempionātā. Uģi, tavi iespaidi par šo notikumu? Sveicināti, var sakot, protams, man tā ir vienkārši kolosāli izdevība, kas ir pirmo reizi mūžā būt pasaules čempionāta spēlē un klāt visā ceremonijā, vienkārši neapsēstams izjūtas. Protams, redzēt arī viss spēlētājs tiešā skatījumā, vienkārši trūks vārdu, patīkam, neiespējams iespēja, neizstāstām iespēja. Protams, vēl ir semināri, ļoti interesanti, pavisam viss, kas modernajā rozuma handbolā notiek. Tas ir tiešām tās 3 dienas, man liekas, aizvieto bez mazliet zināšanas lietā, iesūšanas zināšanā vismaz gadu. Vai ir kādas lietas, kuras uzreiz tu esi gatavs pārņemt un dot mūsu izlases komandai? Pāmeņu grūtnē, vienmēr no visām šīm lekcijām ir lietas, kuras man patīk, lietas, kuras man nepatīk. Jā, pārņemt, jā, bet, protams, vēlreiz visu to redzēto, dzirdēto man ir jāizanalizē pašam un jācenšas no tā izsūkt savu, ko es gribu izlasīt. Tāpēc uzreiz pārņemt 1-1 ne, bet ļoti daudz dzirdējis, ļoti labi vingrinājumu, kurus tiešām es arī izlasu arī. Centīšos izmantot. Nu, kopējais jautājums visiem. Tavu favorītu šajā čempionātā jau pēc redzētā un dzirdētā? Šis jautājums, bet, atklāt sakot, par Franciju. Francijas, sākumā bija līderis Francija, bet apsūties uz spēli. Diezin, vai es domāju, varētu Spānija un Zviedrija tie ir mani favorīti. Brīnišķīgi. Un kuras no šiem pretiniekiem, kas ir šajā čempionātā, tu gribētu satikt ar Latvijas izlases nākamajā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā nākamā rudenī? Protams, vai kuras negribētu? Nē, vienmēr saka, es gribētu labprāt spēlēt pret pasaules čempioniem. Tas, protams, īpaši. To mēs vēl uzzināsim. Īpaši, protams, es tādā ziņā, sportiskā ziņā, dotā momentā vieglas komandas tiešām nav.